notaist video. Būs viss labi, pavisam labi būs. Rītos lec saule zin modināt Latvijas. Vakaros mēnesis zin guldīt Latvijas. Spēkam veikt militāras operācijas pret neapkaņoto Latvijas tautu tikai tāpēc, apgādes sfērā armijas darbinieki, lai panāktu PSKP vadošo pozīciju atjaunošanu. Viņš ierosināja atbruģot Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas darbiniekus, kuri viņu prāt destabilizējot situāciju Latvijā. Fjodors Kuzmins pilnībā atbalstīja augstākās padomjas frakcijas līdztiesību ultimatīvo prasību atlaist likumīgi ievēlēto parlamentu un visas vietējās pašvaldības, kā arī valdības demisiju. Latvijas Republikas ārlietu ministrija uzskata, ka militārais apvērsums Latvijā tiks īstenots un Latvija atrodas militāru puča priekšvakarā. Šito. Mēs visi stājamies ķēdēs un dziedam, jo cits mums nekas nav. Mums ir dziesma un vēlēšanās aizstāvēt. Mēs bez šaubām neļausim sev sist, bet mēs domājam, ka mēs nekādu vardarbību nevaram pielietot. Kaut gan tu to fiziski varētu, zinot, ka tas labi attīstīts un... bez šaubām varētu jau 3-4 pēc kārtas iestādīt ar galvu zemē, bet 4. var noslaucīt 100 uzreiz. Mēs te esam apmēram ap 500.
jaunieši un pat pensionāri, sievietes. Visu laiku nepārtraukti tiek nest kafija, tēja no visām malām. Мы предлагаем распустить различные военизированные формирования и вот вчера родившийся штаб какой-то обороны. Я думаю, для Латвийской Республики достаточно штаба краснознаменного Прибалтийского военного округа. То есть вы считаете, что ничего не происходит? А что тут происходит? Дальше идти по извилистой дороге не можем. Отстоим советскую Латвию. Slavinājam Mao slavinām, tas ir arī mūsu vienpersonīgais Mao. Rubik, valvān soņi, Rubik, valvān soņi. Rubik, valvān soņi, Rubik, valvān soņi. Ir Rubiks. Mēs to pazīstam. Oficiāli rakstīts, nav rakstīts, bet tu redzēt var, ka viņš ir Rubiks. Jaunais lauksaimnieks tā saka. Kaulam līdzīgs pēc galvas. Varbūt, ka tad, kad mēs nogursim un aiziesim gulēt, varbūt tad kaut kas notiks. Vai arī tieši tad dienā, kad viss atpūtīsies, varbūt tieši dienā viņi to visu sarīkos. Nē, bet es domāju, ka katrā ziņā kaut kam jau vajadzētu notikt, jo ir palikuši tikai 2 dienas apmēram viņiem. Es tā ceru, ka viņi neizdara šajās 2 dienās kaut ko, tad jau pēc tam būs pa vēlu. Kāda vispār ir šeit sajūta? Sajūta ir kolosāla vispār. Gan Doma baznīcā, kur ir pilns ar cilvēkiem kā kara laikā, kā uzlidojuma laikā, vai uz ielām, vai pie ugunskuriem, vai starp dejotājiem un dziedātājiem. Bet, teiksim, vai ir kaut kāda sajūta, ka, teiksim, latvieši šeit ir ar tādu nolemtību atnākuši? Kā, teiksim, Nē, man liekas, ka ir kaut kāda humora sajūta pie viss tā ir klāta un pārliecība. Nav nolemtības nekādā ziņā. Nolemtība ir tāda, ka mēs uzvarēsim. Tā ir nolemtība. Ziemē jau viss skaists.
Dānijas ārlietu ministrs Jensens Briselē aicinājis Eiropas koptirgus valstis izbeigt palīdzības sniegšanu PSRS, protestējot pret PSRS militāro akciju Lietuvā. Mēs sniedzam ekstremālu palīdzību tiem, kas apgalvo, ka nav spējīgi apgādāt ar pārtiku paši savu tautu, teica Jensens. Tajā pat laikā viņiem ir pietiekami daudz resursu, lai sūtītu kara spēku uz Baltijas republikām, lai slepkavotu cilvēkus. Mēs nevaram Tā jau var sākt strādāt. Tiem tīklī nav nekāds pastādātajām zvērībām suverēnās Lietuvas teritorijā, kā arī apliecina savu solidaritāti ar Lietuvas tautu. Ja šādi notikumi sāksies Latvijā, teiks notārs, Republikas tauta pretosies militārajam spiedienam ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Nevar vadīt. Domāju, lai neviens necer, ka viņš tik viegli spēs mūs uzvarēt. Un es šeit gribētu atcerēties, un varbūt arī tie ļaudis, kas šeit ir ārā atcerēties, to 88. gada vasaru, kad sākās šī mūsu tiesmākā revolūcija. Nu, mēs taču paši izvēlējām, kas teica. Un pašiem bija jāzina, ka agri vai vēlu var iestāties tās strīdus, un tad viss ir jāliek spēles. Čia, vai. Jā, tas ir tiešām. Jā. Kur viņš ir tāds, vai ne? Vai ne? Tas taču ir grandiozi. Ar spētu viņi mūs nepaņems. Un paldies Rīgas taksistiem jāsaka. Viņi neņēma no mums nekā pēc. Viņi teica, mēs visi saprotam. Un mēs neprasām jums maksu par takšu pakalpojumiem. Tā vīri, kurš ir no šīm tām prasām? Klausiet, dzirdiet, visi pie Vecmilgrāva tilta ir vajadzīga palīdzība, cik es saprotu. Jā, cilvēku vajadzīgi, ēdamais nav vajadzīgs. Slimnīcas, jo sevišķi specializētās, ir gatavas sniegt medicīnisko palīdzību pilnā apjomā. Skatījums būtu izturētiem un svētiem, lai pasargātu mieru Latvijas tagadnei un nākotnei. Ja gadījumā notiks jaunākais, un Latvijā sāksies asaras izliešana vai vardarbīgs apvērsums, mēs apliecinām, ka aicināsim Latvijas tautu gūt gara spēku ticībai. Helikopters bija lidinājās, aicināja, bet nevarēja saprast, viņam viss spēcīgi. Stāvinamāk, kur palīdz pašā stūrī. Viņa darbs valsts drošības komitejā noteikti nāks par labu. Darbam tagad iekšlietu ministrijā, ka viņa darbs komunitums ir pierādījis. Vienīgais labums, ka var rūpīgi ieraudzīt
Под лозунгами перестройки и демократизации Верховный Совет Республики прекратил действие Конституции СССР и Латвийской ССР, принимает антиконституционные и антигуманные законы, попирает политические и социальные права граждан, стремится провести в жизнь политику, направленную на восстановление буржуазных порядков. Призванные защищать интересы народа и сохранить целостность нашего государства, Союза Советских Социалистических Республик, верные своему конституционному долгу, полностью поддерживанием требований трудящихся республики о немедленной отставке Верховного Совета и Совета Министров Латвии. Советский Союз должен быть. Советский Союз. Не какие-то национальные квартиры. Ваши. Ko jūs darīsiet, ja jums nāks ar automātu? Nu, kā izsargāšos? Ar plikām rokām. Visiem līdzekļiem tas ir iespējams. Ja cits izies nebūs tā plikām rokām. Kādi ir jūsu līdzekļi? Nu, iesākumā rokas un kājas skaidrs. Un pēc tam, ja nāk ar automātu, tad turēties kā māk katrs. Ar visiem var teikt, kas ir pie rokas, tad tādā gadījumā jāaizsargājas ar visiem līdzekļiem. Kā jūs aizsargāsieties pats? Nu, ja ar automātu, tad dabiski tikt pa priekšu pie tā līdz tam automātam. Diemžēl, redzēt, pažarnieki nav apmācīti, lai varētu cīnīties pret melnajiem beretēm. Bet katra godprāts, vai ne? Nostādīsim katru savā vietā. Pareizi. Tāpat kā jebkur no mums. Jebkuru visā Latvijā un visā Rīgā. Nu, es nezinu, ja tie tanki brauks virsū, nu es tiešām nezinu. Ja es varēšu izturēties, palikšu. Manas dzimtas saknes iet 1602. gadā šeit pie Rīgā. Un es gribētu lūgt visus vītolus. Tad sanāksim šeit kopā pie augstākās padomes un nelaidīsim iekšā visi. Doma laukums, tas ir mūsu laukums, un es domāju, ka viņu neviens mums atņemt nevar un nevarēs. Tu jūties stiprs pašreiz? Es jūtos mierīgs. Tas patriotisms, kas mums likās, ka ir zudis cilvēkos, viņš nav zudis. Un es, teiksim, aizgāju mājās atpūsties ar tādu pilnu pārliecību, ka es varēju teikt, ka es esmu lepns par savu tautu. Es biju domājis, ka mēs esam kaut kur šajos 50 okupācijas gados esam deģenerējušies. Mūsos iekšā ļoti liels spēks. Tas nozīmē to, ka mēs gribam piesaukt visus tie, kas ir dienējuši, tāpat kā mēs, lai viņi uzvāk savus formas, lai viņi nāk formās, tāpēc, lai mūsu pretinieks, kas ir melnās beretes desantnieki, daudz no mums paši bijuši desantnieki, un mēs piesaucam viņus, lai viņi formās nāk uz šo laukumu, ar baltsarkanā karoga lentēm stāvēt šeit, uz rokām. Un reklamēt to, ka saka, visi bijušie mēs, kas esam armnieki, tie esam mēģis galvenais spēks, kas var kaut cik pretoties tiem, kas nāks mums pretī ar ieročiem. Mierīgi cilvēki to nespēs izdarīt. Nākt ar ieroci pret neapbruņotu tautu, tas nav tikai grēks, tas ir kaut kas vairāk, tie vairāk nav cilvēki. Mēs stāvēsim, mums ir dēli, meitas, bet ja mēs kritīsim, viņi dzīvos brīvā republikā. Я никаких политических взглядов не придерживаюсь, хотя я являюсь членом партии, членом КПСС. Потому что, в общем-то, являясь членом КПСС, как член партии, она мне работы не мешает, я на это не смотрю. Для меня преступник оставляется преступником, как бы там оно ни было. Я придерживаюсь того, что должен быть союз, как он раньше существовал, но должен быть порядок. Многое могло быть по-другому. Много, очень, если не все. Вот. Ну что я хочу сказать? Я надеюсь, что мы придем в город, надеюсь, и что мы своей работой наведем порядок. Порядок не тот, который в гестаповских лагерях, был, а порядок, какой должен быть. Наведем. Ну и что, преступность наконец-то почувствует, что мы пришли. Мы покажем свою марку. Мы как в самолете. Тот, кто здесь живет, мы как в самолете, который захватили террористы. Потому что нас не обезопасили.
Нас ничем не обеспечили, по сути дела. Нам даже не дали, не разнесли по квартирам, как нам в случае вести каких-то таких вот экстремальных действий. Ничего, даже никакой инструкции ничего не дали. Я извиняюсь, вы коммунист? Я не коммунист, и никогда им не был, и не собираюсь и быть. Но, может быть, и буду, потому что, по крайней мере, в какой-то степени от них идет сейчас порядок, понимаете? От коммунистов? Да. Я имею в виду здесь, те, которые вот здесь вот у нас. Да, ну именно какой порядок, вы думаете, идет? Кто будет вот это потом убирать? Я возьму лопату и метлу, моя жена возьмет тряпку. Люди, невзирая на обстановку, на обстоятельства, стоят до конца. А он еще насчет приборки рассуждает. Когда могут в любой момент танки пойти или еще что-нибудь. Как так можно? Ужасно. Такие люди. Понимаете, я живу в Латвии с 55-го года. Здесь родились мои дочери. Здесь мои 3 внучки. Я буду насмерть за Латвию стоять. Как украинец. Es pirms brauku šurp pārlasīju pirmo Samuela grāmatu, 17. nodaļu par Dāvidu un Goliātu. Mēs esam ļoti līdzīgā situācijā. Un tas stāsts, kur Goliāts nokrīt uz savas lāstu pilnās mutes zemē, beidzas ļoti zīmīgi, un zobeni nebija Dāvida rokā. Un tas karš pieder Dievam, ja, un es domāju, mums ir kaut kas vairāk nekā zobeni rokās. Stājies man ceļā priekšā. Ezers, ko gulies, kur man ir jāiet. Mākons, ko kāpi, debesīs pirmais. Ejat nost, ejat nost, ejat nost. Dažiem mūsu zēniem no telpas skatiem pirmā asaras gāzes granātu izdevās pārbēgt dziļāk, un es biju kreisajā malā, man vairāk neizdevās pārbēgt. Es kā pārskrēju vēl tur, tajā brīdī man sašauja kājas, un es vairāk nekur tālāk netiku. Paliku uz vietas, pēc kāda brīža vēl turpinās šaukšana, un pēc kādām 5-10 minūtēm iemet vēl otru asaru gāzes granātu iekšā. Nezinu, kā tiem pāriem zēniem, vai visi tika izgājuši vai nē. Un es beidzās vēl tā asaru gāzes granātu visu izkūpēt. Un tad pēc kāda brīža ienāca mani biedri. Man bija kājas sašauts patrons, kas bija abos magazīnos, tika izšauts, ja nākošajā mēs vairāk netiku klāt. Un tad ienāca kādi 5 gabali no amona. Es teicu, lai izcelts ātru, es ievainots. Viņi saka, тебе еще убить надо. Un ar automātu iesit.
Vispār turēja stobru pie pašas galvas nošūs. Ko lai jums pasaka, mīļie cilvēki? Slikti tas, ka nav ar ko šaut viņiem pretī. Tas ir godīgi. Es neesmu ekstrēmists, ja, bet baigi grūti, ka tev pierēt tēmē, ja, un tu viņam nevar nekā izdarīt. Vislab. Čus! Jākāpj man debesīs saulei sūdzēt, nedzird ne taisnākie, nedzird ne labākie. Pāri dara tautai, sveši ļaudis, trim asus nāžus, griež dzīvas miesas, pušu plēš dārgu, latviešu tautu. Cik ilgi zeme pasaulē sildās, cik ilgi ļaudis min sauli un zemi, tik ilgi Latvija šai zemē dzīvo vienā vietā pie Baltās jūras šai zemē savu zemē. 5000 gadus, 5000 gadus, 5000. Rītos lec saule,